Esam atpakaļ tepat Rīgas motoru muzejā. Turpinām Rīsu paneļa diskusijas sadaļu par šo pieejamību, par vienlīdzīgu pieejamību visiem satiksmes dalībniekiem. Otrajā diskusijas daļā vēl par datiem un satiksmes drošību runāsim, bet tātad satiksmes ministrs Atis Švinka mūsu paneļa diskusijas sadaļā piedalās, joprojām Sustento valdes priekšsēdētāja Gunta Anča. Juris Kreitsbergs no Ceļu satiksmes drošības direkcijas, cilvēks, kurš par avārijām un datiem zina stāstīt. Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis un Edgars Puriņš no Ventspils valsts pilsētas. Tātad vispirms par šo vienlīdzību un piekļūstamību. Švinkas kungs, būtībā taču kaut kādos normatīvos, kaut kādos noteikumos ir paredzētas visas šīs lietas. Kādēļ mums tik bieži ar to neiet? Es gribētu, es jau esmu pats nācis no privātā sektora, uzņēmēja darbības, un man vienmēr ir mērķis un rezultāts. Man vienmēr ir bijis tā, varam sarakstīt daudz likumus, normatīvus un vadlīnijas, bet ja tu dienas beigās neredzi rezultātu, Ančs kundze arī teica, galvenais jau ir tas, kā cilvēki redz un cilvēki jūtās. Un ir svarīgi, lai visiem cilvēkiem ir pieejama šī mobilitāte, lai visi varētu nokļūt tur, kur vēlās, gan darba vajadzībās, gan pie tuvajiem mīļajiem, lai šī mobilitāte būtu nodrošināta, lai būtu ērta, viegla, patīkama, un šie tie galvenie risinājumi. Un tāpēc es arī kā ministrs bieži saku, man ir vajadzīgs mērķis, un tikai no šī rezultāta izejot mēs skatāmies, kas mums pietrūkst. Ja ir nepieciešams jauna vadlīnija, rezolūcija, likums, tad tas ir jāizdara. Nevis otrādāk. Mēs varbūt taisam kādu normatīvu un tad domājam, ka no tā kaut kas labāks mainīsies. Un tāpēc es ļoti pateicos Ančas kundzei vienmēr. Viņa mani personīgi devusi daudz padomus un vienmēr man liekas, es pa maz esmu darījis. Un no otru liekas, ka kā mēs to visu varam izdarīt ātri, bet zinot Ančas kundzi kā personību arī, viņa ļoti arī praktiska, pragmatiska un vienlaicīgi kritiska, norādot uz šīm nepilnībām, bet vienlaicīgi arī saprot, ka šo ceļu mēs kā sabiedrība Latvijā, valsts pilsētās, novados varam pa mazam solītim izdarīt. Izdaram vienu šo elementu, kā šeit arī video mēs daudz runājam, šīs pilsētas jau arī un novadi pierāda, ka pa vienam, otram, trešam solītim mēs virzamies priekšu. Vienlaicīgi, protams, no ministrijas puses ir jāsakārto normatīvi, ir jāsakārto šie likumi, un tas arī ir jāizdara. Ančs kundze, kā jūs to redzētu? Cik lielā mērā to ir iespējams sakārtot ar kaut kādiem likumiem, noteikumiem un normām, un cik lielā mērā vienkārši pajautājot, kā labāk darīt? Jā, protams, likuma un normas ir ļoti svarīgi. Bet reiz, kad es strādāju kopā ar saviem kolēģiem no Zviedrijas, viņi man ļoti priecīgi teica, Gunta, zini, mēs pieņēmām jaunu likumu un tagad Zviedrijā viss būs kārtībā. Man bija nedaudz bēdīgi. Tādēļ, ka man ir sajūta, ka ik pa reizei Latvijā jauns likums nenozīmē, ka viss būs kārtībā. Latvijā jauns likums pa reizei nozīmē, ka mēs padomāsim, kā to likumu varētu apiet. Un tad, varbūt kaut kā izdarīsim savādāk. Piemēram, paņemsim telpas, kurā ir pakāpieni un veidosim savu uzņēmumu ar to pašu veco kodu. Un tas nozīmē, ka pakāpienus nevajag mainīt. Bet par to, kā lietas var mainīt Latvijā, man šķiet ir divi vārdi, uz kuriem es varētu atsaukties. Pirmais ir sapratne. Un ko nozīmē sapratne? Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri ir atbildīgi, saprot, kāpēc to vajag. Jo man visdziļākā pārliecība, ka ir tikai tad, kad tu saproti, kādēļ tev ir vajadzīga nobrauktuve. Tikai tad tu viņu uztaisīsi. Pārējos gadījumos tu uztaisīsi mazu renīti, jo ūdenim jānotek un nekas, ka tur atturītenis iekrīt. Tu uztaisīsi mazu pakāpieniņu, jo šitā bija ērtāk. Bet ja tu saproti, kādēļ tu to dari, tu to izdarīsi. Un otrs, par ko šodien ļoti daudz jau runāja, tie ir iedzīvotāji. Jo tikai tad, kad sapratīsi, kuri tad ir tie cilvēki, kam to vajag, un kad sapratīsi, ka ērtāk jau ir visiem, ne tikai tiem, kuriem patiešām vajag,
Arī tiem, kuriem grūti kāju pacelt, arī tiem, kuri bērnu ratiņus veda, arī tiem, kuri brauc ar velosipēdu, arī daudziem citiem. Un, ja tu gribi būt laba pašvaldība, tu, protams, gribi, lai cilvēkiem, kuri tur dzīvo, būtu labi. Un tad jau viss arī notiek. Kāda ir tā jūsu pieredze? Cik viegli ir paskaidrot vai pārliecināt cilvēkus par to, kā jūs minējāt, kāpēc tas ir vajadzīgs? Es domāju, vislabāk darbojas paraugi un piemēri. Un paraugi un piemēri tādi kā šodien, rādot ir pašvaldības, kuras var. Un tad vienmēr jautājums, kāpēc tu nevari? Vienā valstī taču dzīvojam un vienādas pašvaldības esam, vai ne? Un arī šie piemēri, kad mēs rādām, kā jau es teicu, cilvēkus, kuriem to vajag. Jo man šķiet ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, ka tad, kad mēs runājam par cilvēkiem ar fizisku invaliditāti, par cilvēkiem ratiņkrēslā, viens pakāpiens ir izslēdzošs. Tu cilvēkam pasaki, šeit tu nevari ienākt, punkts. Un atbildes nav, kamēr nav rampas. Tāpēc par to ir jādomā kā par kaut ko, kā mēs vienu gabaliņu cilvēku, daļu sabiedrības, vienkārši izslēdzam un sakam, labi, tu tak var iztikt tāpat. Puriņkungs, kāda ir pašvaldības? Jūs mēs varam minēt kā labo piemēru. Kurā brīdī vai kādu apstākļu dēļ nāca šī sapratne par to, kāpēc tas ir vajadzīgs? Vides pieejamība jau ir, kā lai saka, rūpes par cilvēkiem, kur paši tomēr nevar piekļūt un nokļūt, kuriem ir palīdzība vajadzība. Un pašvaldība ir tā, kur var šo palīdzību dot un dot finansiālā veidā, ne tikai, naudas izteiksmē, bet arī radīt infrastruktūras un apstākļus attiecīgs. Tā kā, šādi mēs cenšamies arī palīdzēt, rūpējoties par to, lai pilsētas infrastruktūra būtu sakārtot, lai būtu kājēji ietves, lai ratiņi nobrauktos būtu, lai būtu piekļuvi attiecīgi gan krustojumos, gan pie objektiem, dažādiem sabiedriskiem, jo cilvēkiem visiem ir jāiekļaujās vidē. Cik bieži tas prasa tiešām kaut kādus papildus ieguldījumus, un cik bieži tas ir vienkārši piedomāšanas vai sapratnes jautājums? Jau galā kaut vai vienkārši trotuāra apmale augsta tādu, uz kuras nevar uzbraukt, vai tādu, uz kuras var uzbraukt, viņi jau apmēram tikpat maksā abas tās apmales. Jā, mums jārēķinās tas, ka mēs esam daudz ko mantojuši no vecajiem laikiem, un, protams, taisot kaut ko jaunu, mums ir jāpiedomā pie tā, lai tas objekts būtu izbūvēts pareizi un būtu piekļuvu visiem cilvēkiem. Un, protams, kā jūs teicāt, ir svarīgi ieguldīt līdzekļus tā, jo izbūvēt nepareizi maksā tikpat, cik izbūvēt pareizi. Tad, kad mēs runājam par šo piekļūstamību, par pieejamību, lielākoties šķiet tomēr iztēlojamies pilsētu. Lazdovskungs, kā ir uz lielajiem ceļiem? Es domāju, ka to mēs redzējām arī tais video vai kino, kā tu saki. Ļoti daudz jau tā pašvaldība infrastruktūra ir saistīta ar to, ko daram mēs, valsts ceļi. Un faktiski pēdējo gadu laikā mēs liela uzmanība. Tik liela, kā mēs neesam nekad valsts ceļu vēsturē pievērsuši tieši mikromobilitātes aspektiem, gājēju velosipēdistu infrastruktūrai, tai skaitā satiksmes drošībai. Un es arī ministram esmu teicis un kolēģiem, kad neapšaubām mums vienmēr ceļos ir tās izvēles un alternatīvas, ko kur darīt un kur investēt, jo tā objektīvi būsim, tā finansējumi ir nepietiekami, lai izdarītu visur visu. Es atgādināšu, mums ir 12,000 kilometru grāns ceļu. Mums ir joprojām reģionālo ceļu tīklā milzuma daudz kilometru. Varbūt tie uz galvenos un lielākos mēs esam sakārtojuši, bet ir liels apjoms ceļu, kas ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī. Mums ir lielie izaicinājumi, ar ko mums ir jācīnās satiksmes drošība, tai skaitā satiksmes drošības jomā tās ir frontālās sadursmes un
lieli ceļi ar atdalītām brauktuvēm. Primāri mums jārunā par Rīgas apvedceļu. Tās ir milzīgas investīcijas, un tās izvēles katru dienu ir jāizdara, bet aizvien vairāk mēs izdarām šīs izvēles attiecībā uz šiem mikromobilitātes projektiem, kas tiek arī ļoti plaši un pozitīvi novērtēti. Un šeit pat mēs redzējām, tas Liepāja, Bernāti, Ventspils, es atvainojos, Valmieras veloceliņš, tur mēs vēl būvēsim, Jelgavas novadā mēs esam 3, ja nemaldos, izbūvējuši. Un faktiski tās ir vietas, kas ir apdzīvotas vietas, ciemi, kas tiek savienoti ar blakus esošu pilsētu, lai nodrošinātu ikdienas pārvietošanos. Lai ikdienā tas cilvēks, kas pārvietojas, piemēram, no Teteles vai Jānes uz Jelgavu, kur viņam ir skola vai veikals, lai viņš neietu pa ceļa malu, bet pārvietotos droši pa gājēju un velosipēdas ceļu. Tā kā, tās ir tās lietas, ko mēs darām. Pašvaldības mūs mudina. Mums ir tiešām, domāju, ka pietiekami laba sadarbība ar pašvaldībām, un pašvaldības droši vien ir tie, kas ir vistuvāk tiem cilvēkiem un redz to vajadzību. Un faktiski tā tas pakāpeniski virzās uz priekšu. Mums arī ir atsevišķi tagad vesela programma. Nākamo 3-4 gadu laikā mēs aptuveni 20 miljonus ieguldīsim tieši mikromobilitātes infrastruktūrā. Tā kā tās ir lietas, ko mēs darīsim. Un pareizi Ančes kundze teica, man ļoti patika tas teikums, ko reizēm varbūt Rīgā kabinetā sēžot, mēs varbūt nepietiekami redzam, mēs neredzam iespējams atsevišķos gadījumos to cilvēku, kam tieši mēs to darām. Un tas, manuprāt, ļoti svarīgi, un tāpēc ir svarīgi ar tā sasaisti ar pašvaldībām, jo iespējams ne visur tas ir vajadzīgs. Būsim godīgi, visticamāk, pie katra grants ceļa posma mēs neizbūvēsim atsevišķu specifisku infrastruktūru, jo īpaši nezinot, vai tur vispār ir kāds, kam tas ir vajadzīgs. Vienlīdzība un piekļūstamība. Un vēl ik pa brīdim tiek pieminēta šī mikromobilitāte. Vai mums tur neveidojas kāda pretruna, vai mums ir skaidrība, kurā virzienā, cik tālu mēs ejam, kurā brīdī, ko no kā mēs satiksmē gribam atdalīt un ko mēs gribam iekļaut kopā. Jo arī šie mikromobilitātes rīki attīstās ļoti strauji, attīstās bieži vien straujāk nekā mūsu likumi tiek tiem līdzi. Vai mums ir skaidrs, ar ko laižam kopā un ko no kā mēs atdalām? Jā, kurš ir gatavs izteikties? Varbūt Kreisberga kungam ir viedoklis no negadījumu un satiksmes drošības viedokļa? Mēs tomēr esam kopā viena sabiedrība. Un tādu kārtīgu iemeslu mūs viens no otra nodalīt. Nevajag vienu dienu mēs esam gājējs, vienu brīdi, citā brīdī autobraucējs, citā brīdī pārvietojamies ar šo mikromobilitātes rīku. Un, ja šeit pieminēja nobrauktuves, kuras, protams, palīdz cilvēkiem ar ierobežotu pārvietošanos iespēju, tā skaitā ratiņkrēslos, vēl vairāk tas palīdz elektroskrējēju braucējiem ar tiem maziem ritiņiem, tur neko nevar izdarīt. Mēs esam saistīti cilvēki, un jo mēs mazāk par pāriem domātu kā nodalītiem par citādiem cilvēkiem, jo, man liekas, mēs dzīvot labāk. Ančes kundze, kāds ir jūsu viedoklis par šiem mikromobilitātes rīkiem? Viss ir ļoti interesanti. Pirmkārt, es vienmēr domāju, vai 4 riteņi ir mikromobilitāte vai tikai 2 riteņi ir mikromobilitāte. Man šobrīd vispār ir 6 riteņi. Un tad vienmēr domā, kur tu īsti brauc, pa kuru ceļu vai pa kuru celiņu, un kurā tu iedaries vislabāk. Jo tajā brīdī, kad tu ej ap stūri Elizabetes ielā un pa Brīvības ielu brauc kāds skrējēji tev tieši virsū, tad sapratu, laikam tomēr vairāk pie gājēja celiņa. Bet man ļoti gribas piekrist tam, ka mēs sabiedrību nevaram sadalīt gabaliņos, un ka tie gabaliņi nemitīgi viens no vienas puses, otrs no otras puses kaut kur saskrienas un pasaiet kopā. Bet tas, ko mēs varam darīt, mums ir jādomā par katru šo grupu, neatkarīgi, cik tajā brīdī tur ir cilvēki.
Un par to, lai katra grupa justos labi. Lai es ar saviem 6 riteņiem jūtas tikpat labi, kā kāds ar 2 uz skrējriteņu tajā brīdī. Lai nav brīdis, ka man ir bail apiet ap stūri, tur skrien skrējritenis, lai nav brīdis, kad skrējritenim braukt ap stūri, ir bail, jo tur nāku es. Vai varbūt vēl kāds cits. Tāpēc ir tāds jauks vārds iekļaujoša sabiedrība. Un tad, ja mēs runājam par šo jauko vārdu kā praksi, nevis kā teoriju, tad mēs arī runājam par iekļaujošu sabiedrību, kur visi ir vienlīdzīgi. Un pat ja tā vienlīdzība šķiet teorija no Franču revolūcijas laikiem, tad tomēr tā vienlīdzība, manuprāt, varētu būt arī satiksmē, mikromobilitātē un arī gājējos. Švingskungs, jūsuprāt, ko mums vajag nodalīt un kur mums ir vienkārši jāmācās sadzīvot un cienīt citam citu? Jā, ļoti labprāt atbildētu. Man pusgads ir ministra amatā, un ko es esmu iemācījies, ka visu nevar būvēt uz savu tādu personīgo izpratni, jo personiskā izpratne tomēr vienā brīdī ir ierobežojoša. Man liekas, ir svarīgi šie dati un pētījumi, ko šeit arī Ceļu satiksmes drošības indeks pašvaldību. Mēs redzam, kas, man liekas, ir ļoti labi un vērtīgi, ko mēs jau izvērtējam katru elementu. Un pēc faktiem un datiem tad ir šie pētījumi. Un vēl viens elements, kas šeit arī izskan, arī kā cilvēki jūtās. Un kā katrs jūtās šajos vienalga, no kurā lomā ir. Un tas ir ļoti būtiski, lai kopīgo bildi. Rītdien ļoti praktiski man būs tikšanās ar cilvēku pilsētai, kur mēs diskutēsim tieši par dažādiem šiem mikromobilitātes arī elementiem. Un kad man Ceļu satiksmes drošības departaments atsūtīja, kas mums šobrīd tik nav pieejams velosipēds, tad ir velosipēds, kuram minoties palīdz elektrospēku, tad dažādas jaudas, tad ir ātrumi, tad ir tuvojās jau mopēdiem, tad lielāki riteņi, tad ar vienu riteni ir, un kur mēs katrs atrodamies. Jā, jo vienā brīdī Rīga šobrīd jau signalizē un saka, šī jau ir problēma, ka visi viņi parādās uz gājēju šī celiņa. Arī Ančes kundze mina, ka viņi brauc, ir 6 riteņi, un varbūt pēkšņi parādās tādā lielā ātrumā ar vienu riteni vai 2 tāds braucamrīks. Un jā, šie ir izaicinājumi, kur pirmkārt kategorizēt, lai mēs saprastu, kā solidāra sabiedrība, lai mēs visi droši justos un infrastruktūra būtu. Un šie ir tie izaicinājumi arī, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas ar dažādiem šiem braucamrīkiem, kas pārvietojas. Un es nedomāju, ka būtu jābaidās no tā. Un vienlaicīgi arī, man liekas, šomēnes es biju uz atklājot Jelgavas novadā Viesturciems Jelgava bija veloceliņš nodalošs. Un runājot ar vecākiem mamām, viņas teica, beidzot mēs varam bērnu vienu pašu palaist uz skolu pilnīgi droši. Tas nav vienkārši blakus veloceliņš, bet tas ir nodalošs. Un man ir pilnīga pārliecība, ka viņš aizbrauks uz savu skolu un pēc visām nodarbībām atbrauks mājās. Viņa teica, ja man būtu vienkārši blakus šī josla, es šo bērnu nelaistu, jo man nebūtu pārliecība. Ja? Un šie elementi tomēr, kā es iesāku, es ļoti daudz paļaujos uz profesionāļiem. Es gribu datus, es gribu izvērtējumus, es gribu šo uz datiem balstītu lēmumu. Šie lēmumi nedrīkstētu uz manu personīgo kaut kādu vēsturisko izpratni būt veidot. Un tādā veidā, šie ir mani, šie arī kā politiķi, kad ir jābūt diskusijām, bet vienlaicīgi ātri jāvirzās priekš, lai būtu rezultāts, lai būtu uzlabojumi. Mēs varam paspēt ar šo, kā jūs minējāt, kategorizēšanu, tikt līdzi tai tehnikas attīstībai, kas šobrīd mikromobilitātes jomā ir? Es teiktu, jāvar. Mums ir tas jāizdara. Man ir šodien sagatavot milzīgu bildi, patiešām šie braucamrīki ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Un kur jautājums, kur katram būtu jāatrodās. Un ja šie elementi ir uz braucamās daļas, cik droši jūtās šie braucamie, kad ir kopā ar autobraucējiem, cik autobraucēji toleranti un tā tālāk. Tāpēc šie ir izaicinājumi, bet es nedomāju, ka tas būtu attaisnojums, lai mēs to nerisinātu. Puriņkungs, kā jums Ventspilī izdodas gan, tā teikt, nodalīt no bīstamākiem objektiem no automašīnām, gan arī nepadarīt situāciju bīstam gājējiem vai cilvēkiem ratiņkrēslās?
Mēs galvenokārt cenšamies visus veloceliņus būvēt jau kā dalīts gan atsevišķi gājējiem, gan riteņbraucējiem. Jā, vai, arī šobrīd, kā jau ministra kungs minēja, jā, ļoti daudz ir nākuši dažādi braucamrīki klāt, jā, kā elektroskūteri un dažādi elektriskas piedziņas aparāti, jā, kuri var attīstīt diezgan lielu ātrumu. Un tādējādi, teiksim, gājējs, ejot pa savu joslu, jūtas daudz drošāk. Un attiecīgi šis velobraucējs vai citu veidu transporta līdzekļu lietotājs, jā, brauc pa savu joslu. Tā kā mēs šādi cenšamies praktizēt un nelaist to uz ielām. Lazdovs kungs, jūs gribētu ko piebilst? Man šķiet, ka tas, kas mums visiem pietrūkst, ir savstarpēja iecietība. Tā neiecietība uz ielas, manuprāt, ir abrīnojama, par to mums ir jārunā. Mums ir bijuši gan pētījumi satiksmes drošības kontekstā, gan arī, es domāju, to mēs redzam ikdienā, un jo vairāk parādīsies dažādi šie mobilitātes rīki, mums būs jārod veids, kā sadzīvot. Kā saprast citu, un nebūs vietas un naudas, lai mēs uztaisītu atsevišķu ceļus vēl skrejriteņiem, mopēdiem un vēl dažādi rīkiem. Vienkārši tas nebūs iespējams. Mums būs jāsadzīvo. Protams, kad būs, piemēram, ātrgaitas ceļš, nebūs situācija, ka pa viņu pārvietosies velosipēdists. Tas tā nebūs. Mums būs jāvērtē, kurā vietā ir pietiekams velosipēdistu daudzums, lai mēs taisītu velosipēdistu ceļu, piemēram, un kurā vietā būs jāizmanto mazākas kategorijas ceļi, attiecīgi, lai pārvietotos ar velosipēdu. Tie būs kompromisi. Kas būs kopumā jāizdara mums būs jāvar izskaidrot sabiedrībai, kāpēc mēs tā darām, un kopā mums kā sabiedrībai tas būs jāpieņem. Un tā savstarpējā pieņemšana, man liekas, ir tas, kur mums vēl ir ļoti, ļoti lieli soļējami. Par datiem un pētījumiem arī mūsu otrā diskusijas sadaļa. Kreitsberga kungs, CSDD sāka pilotu projektu par šo smago ceļu satiksmes negadījumu izpētēji, lai tur būtu pie secinājumiem kaut kas vairāk nekā tas, ko mēs iepriekš bijām redzējuši, vienkārši ātruma pārsniegšana vai nesavaldīja spēkratu vai tam līdzīgi secinājumi, vai ir jau izdevies kaut ko izpētīt šajā laikā? Jā, protams. Jauni dati, jauns skats un tāds galvenais personīgāks skats rodās regulāri. Un viņš tomēr ir tādā mikro līmenī, kurā var patiesi izjust to, kas visai sen jau ir parādīts tādos plašākos pētījumos. Un īstenībā, ko es gribēju šeit piebilst, tā skaitā par šo pasākumu, kas ir šodien, ka pats labākais salīdzinājumos ir, ka satiksmes drošība nav tā vieta, kur pārspīlē ar autortiesībām vai plaģiātismu. Un tātad šos salīdzinājumus veido tāpēc, lai zinātu, no kā mācīties, un tie, kas ir šo sasniegumus guvuši, tie parasti labprāti dalās. Un tas notiek gan šeit Latvijā, gan tas notiek Eiropā. Un mēs sev varam salīdzināt arī ar Eiropu. Un man solīja, ka beigās tikšot uzlikts tāds Eiropas ceļu satiksmes drošības harts, arī slaids, kur CSDD šobrīd piekrīt būt par nacionālo kontaktu punktu. Un tur katru mēnesi var redzēt kādus, kas tiek atzīti par labākiem paņēmieniem satiksmes drošības uzlabošanā Eiropā. Reiz gadā ir tāpat kā šeit ir indeks, tad reiz gadā tiek šobrīd 16. oktobrī iespēja sekot tiešsaistē, ir konkurss par satiksmes drošības risinājumiem dažādās kategorijās.
Tā skaitā arī par vidi, kas attiecas uz pašvaldībām. Un ir tas aicinājums pievienoties šai satiksmes drošības hartai, kuri gan individuāls privātpersonas, gan organizācijas. Piemēram, Ventspils pašvaldība ir viena no senākiem Latvijas dalībniekiem šajā hartā, kuri, es pieņemu, noteikti seko, ko labu dara arī Eiropā. Bet šajā konkrētajā smago negadījumu vienkārši tie tos datus padara daudz dzīvākus. Tu redzi jauniešus, kuri, ja būtu piesprādzējušies, viņi aizietu uz slimnīcu, nebūtu jābrauc, bet viņus aizved, diemžēl, tur, kur aizved mirušos. Tu redzi cilvēkus, kas ir reibumā, kurš izdara ne tikai izmaiņas savā dzīvē, varbūt pats iet bojā, bet ļoti, ļoti ietekmē cilvēkus. Un tie vairs nav tikai skaitļi, piemēram, 112 pagājušā gadā. Tas ļoti labs skaitlis, tikai 112 cilvēki beigti. Mēs šajā telpā neesam tik daudz cilvēku. Tas ir milzu liels daudzums. Un šis projekts patiesi savēl kopā to, kas ir daudzos pētījumos Eiropā, pasaulē, ar to, kas reāli notiek mūsu Latvijā. Un mēs neesam izņēmums. Ir vērts ieklausīties, ko saka satiksmes drošības kopējās atziņas, kas ir diezgan plaši zināmas pasaulē. Puriņkungs, ko jums kā pašvaldībai izdodas gūt no šīs satiksmes drošības hartas, no pievienošanās tai? Mēs, protams, skatāmies un vērtējam, kāda ir šī statistika, ja, kas notiek Eiropā, kas notiek pasaulē, un ko mēs varam pielāgot mūsu pilsētai. Un cenšamies paņemt tikai to labāko. Švinkskungs, dati, mākslīgais intelekts, gal galā visas šīs jomas, kas tik strauji attīstās, kā mēs to varam izmantot satiksmes drošībai? Vai mēs joprojām vienkārši mācāmies sadzīvot cits ar citu? Es domāju, tā ir šīs dienas realitāte, un man liekas, mana personiskā pārliecība ir, ka Latvija ir maza valsts, un tā ir mūsu priekšrocība. Mēs varam daudz šīs tehnoloģiskās lietas un jaunās krietni ātrāk pieņemt, un es domāju, šeit arī CSDD ir bijis arī kā tāda laboratorija, poligons daudzām inovācijām un 5G šiem testa vidēm, kas ir gan biķerniekos, gan arī poligonos bijis, un šobrīd arī daudz uzņēmumi, daži izsaka vēlmi šos mākslīgā intelekta pašbraucošos testēt Latvijā. Ja? Mums ir šī iespēja arī gan likumdevējiem, gan valdībai nākt un pretī, skatīties vienlaicīgi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, saglabājot šo ceļu satiksmes drošību. Un man liekas, tā ir milzīga privilēģija Latvijai ar savu lielumu, savu varbūt ambiciozitāti un vēlmi ātri reaģēt un darīt. Man liekas, tāpēc es vairāk to vērtēju kā iespēju. Vienlaicīgi, man liekas, jā, mums ir vēsturiski, ko daudz šeit jau pieminēja, šis vēsturiskais mantojums, izpratnē, kultūrā, ceļu satiksmes, kas gala rezultāts ir miruši cilvēki, smagi ceļu satiksmes negadījumi. Patiesībā kritiski jāskatās arī uz šo ceļu kultūru, kas notiek uz gājēju ietvēm, kā mēs viens otru redzam, vai patiesībā mēs viņus neredzam. Un vai to var izdot kāds normatīvais akts un likums, to var mainīt izaicinoši, bet vienlaicīgi es saskatu, kas ir satiksmes nozarē CSDD, kas ir patiešām kā nozares, kā šo izaicinājumu virzītājs, ja, kas ir spējīgs darīt. Un katru dienu man ir arī kā ministram uz galda šie jautājumi, kas tiek rosināti, ko mēs varam darīt, kur, protams, viens no lieliem jautājumiem ir pacietība un diskusija ar sabiedrību, diskusija, lai mēs to varētu darīt. Un tāpēc ir kampaņas, tāpēc ir dati, tāpēc ir šādi pasākumi kā šodien, lai mēs virzītos. Bet mana pārliecība, ka nevajag būt bailīgiem un pieņemt šos izaicinājumus, tā ir neizbēgamība. Ja mēs ignorēsim
tāpat šī neizbēgamība atnāks, un pēc 10 gadiem mēs kā vieni no pēdējiem, Latvijā tas ir raksturīgi daudz lietas darīt pēdējiem, ka visi jau ir izdarījuši, mēs savā pēdējā vagonā beidzot to arī pieņemam. Bet es teiktu, jāpieņem un jādara, jāpielāgo likumi, normatīvi, lai izmantot to. Par mākslīgo intelektu, jā, tur, kur būtu šīs vides, ir jāpiemēro visa infrastruktūra. Absolūti droši, jo kādreiz testējot, jā, šis bez vadītāja autonomi braucošs automobīls brauc, viss ir kārtībā, bet pēkšņi ceļu regulē policists. Un nav atbildi. Nostājās un stāv. Jā, un tas ir tikai ilustratīvs piemērs. Bet es domāju, esam drosmīgi un ejam uz priekšu. Lazdovs kungs, valsts ceļi zina, cik mašīnas, cik smagas mašīnas, kurā vietā brauc, kur ir kāda laika apstākļu uz ceļiem, kur ir vēl attīstība šajā datu iegūšanā un kur tos izmantot? Mēs zinām arī, gatavojot kaut kādus mūsu projektus, mēs zinām arī, cik gājēji un velosipēdisti, kur pārvietojas. Tā kā, tie lēmumi, kurus mēs pieņemam, ir balstīti uz statistiku, uz to, ko mēs redzam uz mūsu ceļiem. Bet, protams, kad arī tās pašas mūsu kameras, kas atrodas uz mūsu autoceļiem, arī iekšlietu ministrijas kameras, protams, kad mākslīgais intelekts mums palīdzēs iegūt aizvien pilnīgākus šos datus. Noteikti šīs kameras spēs atšķirt, jau ne tikai cik transporta vienības izbrauc, bet arī kādas tās ir, kurās stundās attiecīgi un tam līdzīgi. Un arī, piemēram, ceļu uzturēšanā. Pat mēs runājām par to, ka mēs varētu domāt par to, kā šīs kameras aprīkojot attiecīgi ar mākslīgo intelektu arī sekot līdz papildus ceļa stāvoklim, apzīmējot tā bīstamība varbūt dažādās krāsās un tam līdzīgi. Tā kā tās iespējas ir un iespējams vēl vairāk ir tādas, kuras mēs šobrīd pat neapzināmies. Es aicinātu visus prognozēt vai varbūt pat pasapņot, kas ir tās tehnoloģijas, tās lietas, kas mums varētu dot lielāku drošību satiksmēm tuvāko, 5 gadu laikā. Kam ir versijas? Man ir versija, jo mēs ļoti bieži runājam ar saviem kolēģiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, un tur mūsu sapnis ir, ka mums būs droni. Mums nevajadzēs uzbraukt tuvis, un mums nedraudēs trepas, bet mēs tā drusciņi pacelsimies virs zemes un lidosim tur, kur mums patīk un gribas. Jā, lūdzu. Ja drīkst, es varbūt ātri papildināšu. Man ikdienā daudz saskaros ar Latvijas valsts ceļiem. Jau šobrīd, es nedomāju, nevajag sapņot pat uz priekšu, šie dati ir. Un ja es arī esmu šobrīd jau minējis, ka Rīgas apveceļam ir jābūt vienam no tuvākā laikā realizētajiem projektiem, ja, tad mēs šeit arī Lazdovs kungs man prezentējot jau augstu gatavību šim projektam, katru niansi parāda. Parāda šeit pa šo ceļu noslodzi ir 8000, šeit jābūt 2 līmeņi pārbrauktuvei. Šeit ir, nezinu, ja no Sunīšu ciema ir cilvēki, cik bērni, velosipēdisti, viņi nonāk līdz šosejai, bet upes ciemā ir skola, Berģu skola. Kā viņi tur nonāk? Šobrīd vai viņi nonāk? Vai tur ir jābūt veloceliņam vai nav jābūt? Un patiešām arī izdarot izvēles kādam, kur ir jābūt ceļam, kaut vai postu infrastruktūru runājot. Šie ir dati, kas jau eksistē, ko tiek apstrādāt, ko mēs varam parādīt, kas ir šobrīd, un vienlaicīgi prognozēt plūsmas, kas palīdz gan ceļu plānošanā, gan mikromobilitātes, gan gājēju plūsmas, velo plūsmas, gan arī patiesībā arī sabiedriskā transporta plūsmas, plānojot dzelzceļa infrastruktūru vai sabiedrisko transportu, tas palīdz jau šobrīd plānot, darīt, un mēs jau šobrīd to izmantojam. Un man liekas, tā iespēja izmantot datus, analizēt un izdarīt savus lēmumus, tas ir tikai dažu mirkļu jautājums. Puriņkungs? Es gribētu teikt, ka pilsētas ietvaros ļoti attīstījušies un šobrīd arī ir pieejami. Esam arī jau veikuši un izbūvējuši šādas ir viedie luksofori, kuri analizē transporta plūsmu, regulē paši laikus un attiecīgs virziens, pa kādiem braukt, kad tas atvieglo
gan sastrēgums samazina, gan atvieglo autobraucējiem un kājām gājējiem ielu šķērsošanas vietas. Un, ja tā pasapņot, tad gribētos, teiksim tā, kad pilsētu varētu veidot tādās zonās, un mākslīgi varētu regulēt kaut kur ātrumu ierobežot, dažādiem, teiksim, elektroskrējriteņiem un dažādiem šiem te braucamajiem, kurus var aprīkot ar GPS, pieņemsim. Tā, lai tā ierīce nemaz nespēja braukt ātrāk konkrētajā zonā. Jā, tieši tā. Kreitsberkungs, jums kādas vīzijas? Ja pieminēt datus, patiesi labprāt pieminēt, mēs arī aktīvi lietojam valsts ceļu datus, ne tikai plūsmas, bet ātrumus, to, ko neiedomājās CSDD strādā ar jaunu autovadītāju apmācību. Tur ir dati par distancēm, kādus ļoti riskantus atļaujās mūsu autovadītāji. Dati par apdzīšanu, tai skaitā tajās vietās, kur ir nepārtrauktās līnijas un tam līdzīgi. Bet ja ir par tehnoloģijām, kā parasti visvieglāk ir tas, ko kāds cits izdara, un tu atliek tikai nopirkt. Tas ir daudz vieglāk nekā ceļu uzbūvēt. Tātad attīstības transporta līdzekļos ir ļoti lielas. Ja no 90. gadiem mums bojā gājušo skaits lielā mērā samazinājās dēļ pasīvās drošības, nomainot padomju automobiļus ar rietumu automobiļiem, tātad lieciens par 30, 40, 50 gadiem tehnoloģijās, tad šobrīd, protams, viena no tehnoloģijām, ko parasti cilvēki nevēlās, ir šī ātruma kontrole, kas attiec ne tikai uz divriteņu braucējiem. Autobraucēji saka, kontrolējiet viņus. Vajadzētu atcerēties, varbūt pakontrolējiet arī mūs tos, uz kas tiem 4 ritiņiem brauc. Tātad tehnoloģija attīstība, automobiļi, viņi iet diezgan strauji, ne tikai virzienā uz automatizētu pilnībā braukšanu, bet arī tie, kas mums palīdz braukt, noteikti palīdzēs. Ir kaut kur līdzsvars starp to, ko mēs varam izdarīt ar datiem un tehnoloģijām. Būtībā tas pats senais apgalvojums, ka soda neizbēgamība ir tas, kas nodrošina likuma ievērošanu, nevis soda bardzība. Un kur tomēr paliek tas cilvēks, veselais saprāts un mūsu iespēja pārliecināt citam citu? Šeit arī, man liekas, klātesošie piekritīs, ja ir šie distances ātruma mērītāji radari, tad mēs redzam arī šī kultūra mainās. Un kāpēc neizmantot šīs tehnoloģijas, kas no vienas puses patiesībā cilvēkiem parāda, ka tur tas ir, un arī šī kultūra mainās. Tas pats ir arī, tas nav tieši par satiksmes dalībniekiem, bet ir pārkrautas kravas, kur mēs zinām, ka ja ir atļauts Latvijā viens svars, tad dubulti pārkrauts kravas kaut vai salauž šo pašu salacgrīvas tiltu, kas ir infrastruktūra, un pēc tam vietējiem iedzīvotājiem ir problēmas, ja mums būtu šie sensori, kas parāda šīs kravas svarus, un tad būtu mērķis nākamais, lai leģitīmi varētu izmantot arī šo no vienas puses tas ir sots, no otras puses, es domāju, lielākā daļa sabiedrības vienreiz šo samaksājot, otrais padomās, vienalga tas ir nepareiz pagrieziens, bīstama apdzīšana vai distance, un šī saruna sabiedrība, kur dati ir un tehnoloģijas var izmantot, lai tas būtu. Tāpatās, ja pirms kādiem laikiem likās ir pilnīgi nesodāms telefonu lietošana, kas ir apdraud gan pašu braucēju, gan līdzbraucēju, gan patiesībā visus apkārtējos, ko novērš uzmanību. Un šobrīdējās tehnoloģijas kameras, kas ļauj jau arī fiksēt un darīt. Tas no vienas puses, es neuzskatu, ka tas līdz galam ierobežo brīvību, bet šie dati palīdz, jo šie dati tikai signalizē pārkāpumu. Viņi jau neievāc datus, tāpēc šī datu kontrole jau arī ir no datu aizsardzības droša, ka viņi nesavāc personu datus, bet viņi parāda šo pārkāpumu brīdi, vienalga pie luksofora pārbraucot, pagriezienu, apdzīšanu un tā tālāk. Bet šī kontrole un sodi, tad ir tas, kā mēs varam sasniegt šo rezultātu, jo, piemēram,
mēs taču kaut kā esam visi vienojušies teātra izrādes laikā nelietot mobilo tālruni, kaut arī nav tāda soda par runāšanu pa telefonu teātra izrādes laikā, bet mēs spējam kā sabiedrība par kaut ko vienoties. Kurā brīdī mēs spējam un kurā vairs nē? Precīzi, Ģirt, un tu atceries droši vien vienu no valsts ceļu ikgadējām konferencēm, kur mēs prezentējām pētījumu, kur nospiedoša sabiedrības daļa. Man liekas, tur bija 90% uzskatīja, ka pārkāpt ātrumu ir pieļaujamāks nekā runāt baznīcā vai ēst konfekti teātrī. Līdz ar to, pat ja mums būs, un visticamāk mums būs pēc 3, 5 vai 10 gadiem automašīnas, kas mūsu cilvēciskās kļūdas mazinās vai mazinās pat līdz 0, bet diez vai tas atrisinās ikdienas problēmas, ko Ančes kundze minēja Rīgā uz Brīvības vai Elizabetes ielas, kur vienalga satiksies dažādi cilvēki. Gājējs, dažādi mobilitātes rīki, un mums ir jārunā par to, un tas būs viens arī no valsts ceļu nākamā gada izaicinājumiem. Mēs centīsimies vērst uzmanība sabiedrībai uz to, ka mums nav pieņemama nepareiza rīcība. Ja tu sēdi blakus taksistam, ar kuru tev braukt nav droši, jo viņš acīm redzami pārkāpj ātrumu un ignorē dažādus satiksmes noteikumus, tad tev ir tiesības par to teikt, un nevienam nav tiesības tevi sodīt par to, ka tu saki, ka es nejūtos droši. Un tas noteikti ir tas kopumā sabiedrībā, par ko mums ir jārunā. Mēs turpināsim par to runāt, jo šī savstarpējā neiecietība ir milzīga problēma. Ančes kundze, jūsuprāt, cik mēs spējam kā sabiedrība vienoties un kurā brīdī ir jāiejaucas ar likumu bardzību? Man gribas teikt, ka šis piemērs par konfekšu papīrīti ļoti labi parāda, ka ir vajadzīgs laiks. Un sabiedrības sapratnes maiņa, nav tā šodien pieņēma lēmumu, rītā viss domā savādāk. Nav tā un nebūs tā, nav atkarīgi, vai tā ir Latvija vai kāda Rietuma Eiropas valsts vai Āfrika. Un šim visam, kā rāda arī mūsu pieredze darbā ar piekļūstamību, ir vajadzīgs laiks, lai sabiedrība pieņemtu, saprastu un pieņemtu to kā savu sapratni, nevis kā kaut ko no augšas uzspiestu. Ja man šķiet, ka katrā reizē, ka mēs ļoti gribam uzspiest no augšas, tad saceļas spuras un gribas teikt, nē. Man tas nav vajadzīgs, jo viņi tur augšā izdomāja noteikti nepareizi. Bet tajā brīdī, kad tas nāk lēni un ar sapratni, tad tas maina sabiedrību. Vienīgais, kas ir žēl, ka sapratni nāk lēni, bet cilvēku upuri ir te un tagad. Un tāpēc gribas šo te kādu katalizatoru, kas to varētu mainīt ātrāk. Vai kāds vēlas vēl ko piebilst mūsu sarunas noslēgumā? Mēs ceram, ticam uz labo cilvēkos un vienlaikus turpinām attīstīt tehnoloģijas, lai mūs visus varētu pieskatīt un zināmā mērā arī piespiest ievērot noteikumus tajā brīdī, kad tas neizdodas. Mēs turpinām attīstīt satiksmes drošību ikvienā pašvaldībā Latvijā, un mēs turpinām vērtēt satiksmes drošību ikvienā pašvaldībā Latvijā. Paldies jums visiem par sarunu šodien. Paldies visiem laureātiem, paldies arī tām pašvaldībām, kuras šogad iespējams neiekļuva indeksa laureātu vidū, bet jums ir iespēja nākamajā gadā. Turpinām strādāt, turpinām rūpēties par satiksmes drošību un turpinām mēģināt vai censties sadzīvot cits ar citu, gan uz ielas, gan uz ietves, gan ikdienā. Paldies jums un paldies arī visiem, kuri sekoja līdz tiešraidē.